Mēs esam Austrālijā, Adelaidā. Un šis ir nacionālais parks, kur mēs pašlaik atrodamies. Būtībā viņš atrodas pašā Adelaidas teritorijā un ieskauj šo pilsētu it kā no ārpuses. Šī nacionālā parkā aug ļoti lieli eikaliptu koki. Tāda nebija nevienā citā vietā Austrālijā. Un šie eikaliptu koki ir ļoti seni, un šeit dzīvo koalas. No koalas lācīšu mēs pa ceļam nākot uz šejieni pāris satikām kokā guļot, jo tagad ir dienas vidus, un viņi ir aktīvi tikai agri no rīta un vēl vakaros. Un koala mīl noteiktu eikaliptu sugu, noteiktu eikaliptu šķirni, un tāpēc viņi šeit ir sastopami dabā, un tas ir ļoti, ļoti reti. Šī vieta Adelaide vispār ir ļoti īpaša, tāpēc, ka viņa atrodas tādu kā kristālisko kalnu ieskāvumā. Jūs tos varat šeit gan redzēt, gan sajust apkārt. Un otrā pusē šiem kalniem ir okeāns. Tātad šī vieta atrodas divu brīnumainu enerģiju ieskāvumā. Kalnos, ūdenī, un šeit ir senā Austrālijas zeme, un virs mums ir zilās debesis, un vienmēr spožā saule. Gada erceņģeli mēs pagājušreiz izvilkām erceņģeli sandalfonu. Un erceņģelis sandalfons ir tas, kas ir atbildīgs par zemes smalkajām struktūrām, par zemes dabas pasauli. Bet erceņģelis sandalfons darbojās pārī ar erceņģeli metatronu. Viņi ir kādi vīņu brāļi, viens ar otru saistīti. Līdz ar to šī vieta te, Austrālijā, Adelaidā, raksturo abu divu šo erceņģeļu savienojumu, patiesībā uz kurieni mēs visi cilvēki arī virzamies, uz to, ka savienojam sevī kopā zemi ar debesīm. Un erceņģelis sandalfons ir tas, kura apskāvienos esot, mēs sajūtam šo smalko dabas pasauli, kas ir ap mums, ja? Šos te dabas garus, elfus un fejas. Šeit arī kalnos ir šie te īpašie kristāliskie meža rūķi ar kristāliskām struktūrām. Bet erceņģelis metatrons ir sakrālās ģeometrijas erceņģelis. Viņš šo smalko struktūru no debesīm nones uz zemi un savieno mūsos, tātad mūsu sirdī. Un esot šajā īpašajā vietā, ļoti interesantajā vietā, kā varētu teikt, zeme sanāk ar debesīm kopā, mēs varam izdarīt tādu kā mazu meditāciju, lai arī jūs sajustu šīs īpašās enerģijas, kas ir šeit. Mēs varam ieelpot caur kājām šo sandalfonu, dabas enerģiju un sajust, kā viņa tādu kā iegriež vērpes lauku ap mums apkārt un virzās uz augšu. Ja? Un vienlaicīgi ieelpot arī otro enerģiju, kas nāk no debesīm, caur erceņģeli metatronu, ļaut, lai šī enerģija, šī smalkā kristāliskā kalna enerģija ienāk mūsu vainagčakrā, viņa iziet cauri visām enerģētiskajai sistēmai un iepūst mūsu kājās un caur kājām zemē. Līdz ar to mēs savienojam sevī abus šos erceņģeļus dvīņus, metatronu un sandalfonu. Mēs savienojam sevī zemes un jauno kosmisko enerģiju. Un mēs aktivizējam abas šīs plūsmas sevī, kad savienojas zeme ar debesīm kopā. Un patiesībā tas ir mūsu katra cilvēka uzdevums šeit uz zemes, savienot abas šīs enerģijas. Ja, bet ne jau tā, kā tas ir bijis iepriekš, bet pavisam jaunā, savādākā, daudz smalkākā struktūrā. Un šeit, atrodoties Adelaidas piekrastē, šeit starp okeānu un kalniem, to var ļoti, ļoti labi sajust. Un es ceru, ka man izdosies arī nodot jums šo sajūtu, šo smalko kristālisko enerģiju, kas nāk no debesīm, un šo smalko garu enerģiju, kas nāk no zemes. Un abas divas šīs enerģijas savienot mūsu sirdīs. Šeit satiekās arī visi mūsu erceņģeļi,
Un tagad mēs esam savienojušies jau ar 2 erceņģeļiem, kas ir šī gada favorīti, ja mēs tā varētu teikt, šo te ar Sandalfonu un ar Metatronu. Un tas viņu abu divu kopdarbs šobrīd uz Zemes ir ļoti, ļoti svarīgs, jo Zeme var mainīties tikai kopā ar mums, vienlaicīgi. Ja mēs apzināmies sevī šīs smalkās dabas struktūras, un patiesībā katrs cilvēks savā attīstībā aiziet cauri šai smalkajai dabas pasaulē, un kad viņš ir apzinājis sevī šo smalko dabas pasauli, viņš tālāk var pievienot šai smalkajai dabas pasaulē eņģeļu pasauli. Un tas ir tas, uz ko mēs visi ejam. Mēs apgūstam gan smalko dabu, un vienlaicīgi savienojamies ar smalko gara pasauli. Tātad mēs kļūstam par eņģeļu cilvēkiem, un tikai. Ja, mēs esam cilvēki šeit uz Zemes, bet kvalitātes, kas nāk no kosmosa un ienāk mūsos, ja, tās jau ir eņģeliskas kvalitātes. Un šo te abu divu enerģiju savienojums notiek mūsu sakrālajā vietā, šeit, sirds centrā. Tur satiekās abas šīs piramīdas, Zemes piramīda un kosmosa piramīda, un veido vienu kopīgu gaismas enerģētisko lauku. Un tagad šajā savā gaismas enerģētiskajā laukā, šajā smalkajā dvēseles un sirds vietā, mēs varam ieaicināt erceņģeli Metatronu un erceņģeli Sandalfonu. Un šī smalkā dabas struktūra šeit no Austrālijas savienojas ar jums, vienalga, kur jūs esat, vai Latvijā, vai kādā citā vietā uz Zemes. Jo tas ir mūsu uzdevums izveidot jaunu enerģētisko gaismas tīklu. Un šis jaunais enerģētiskais gaismas tīkls var veidoties tikai ar starpniecību, ar cilvēku starpniecību, tikai caur mums. Jo vairāk apzināti mēs esam, jo lielākā apzinātības pakāpē ieiet arī visa Zeme un visas Zemes struktūras. Bet šodien arī ir īpaša diena, tikko bija zvaigžņu diena, un tā ir diena, kad mēs varam lasīt dažādas zvaigžņu pareģojumus. Un ko tad mūsu gaismas draugi erceņģeļi grib šodien mums pavēstīt? Es domāju, ka šo kārtu mēs varētu izvilkt ar tādu kā vēstījumu, kā es teicu, no zvaigznēm, un varbūt ar tādu kā romantisku piesitienu, ko zvaigznes grib vēstīt mums šogad. Kāds būs mūsu zvaigžņotais ceļš? Pirmā kārts bija erceņģelis Sandalfons, un šī kārts bija uzvara. Tātad katrs mēs ejam pretī savai uzvarai. Ja, tas notiek soli pa solītiņ, pasolīša galiņām. Bet kā vēsta kārtis un mūsu erceņģeļi, tad, ja mēs patiesi to vēlamies, šis var būt mūsu uzvaras gads. Lielāku, mazāku uzvaru gads, bet viņš veidos vienu lielu visas Zemes struktūras augšupcelšanos uzvaru. Un kas tad ir mūsu romantiskais vēstījums šogad? Kas tas ir par erceņģeli? Un tas ir, fantastiski. Tas ir Gabriels, erceņģelis Gabriels. Un viņa vēstījums ir jaunrade. Atrodi laiku, lai pierakstītu savas domas un idejas, vai vēl labāk sāc rakstīt grāmatu. Jā, tas ir tieši tas, ko es daru. Es domāju, arī jūs katrs atrodat savu jaunradas iespēju šeit, uz Zemes, šajā gadā. Jaunrada izpaužas it visā. Mēs varam sākt domāt pa jaunam, just pa jaunam, redzēt pa jaunam, satikties pa jaunam. Ja, man liekas, ka dzīve kļūst par jaunradas procesu, ka tas ir pats skaistākais, kad katra ieelpa un izelpa ir jaunrade. Vienkārši radīt sevi, dejojot, gleznojot, dziedot, rakstot, zīmējot vai vienkārši elpojot, lai mums tas izdodas. Kāds 10 bija?